You're listening to the AGO podcast. Sākam savu trešo podcastu. Šīs podcasts būs vairāk tendēts un temēts uz to, kādu man GNSS iekārtu izvēlēties kā mierniekam. Un atkal uzaicināšu mūsu ilgadēju viesi. Jau trešā epizode. Pēc kārtas cilvēks ir, nevar, tā kā viņam ir ko pastāstīt, jā. Un īstenībā jautājumu atkal es uzdošu, tā kā pirmajā podkastā tev vairāk par to, kura iekārta varbūt derētu mērniekam strādāt ikdienā. Jā, varbūt ne tikai mērniekiem, bet kam ir nepieciešama tā iekārta. GNSS, es domāju, jā. Jo, mēs esam uzņēmums AGIO, protams, tas ir skaidrs, man liekas, jā. Mēs piedāvājam vairākas tā kā GNSS iekārtas, tā kā Stonex, Geomax, AlphaGeo, Emlid. Un arī ir kaut kādi varianti, ko mums sūta arī pamēģināt, jā, bet ko mēs labprāt atdodam vizionēr atpakaļ. Jo atkal kaut kādā brīdī nesasniedz savu nepieciešamu precizitāti. Uzreiz var pateikt, ka mūsu tirgus ir ļoti mazs, jā, ieņemat iedzīvotājs skaits 1,8 miljonu tikai. Jā, un tad mērniecības uzņēmumi un kantorīši un paši mērnieki arī ļoti maz. Jā, un tāpēc arī prasības ir nenormāli augstas. Jā, lai man GNSS, kad es nopērku, viņš dara visu. Tu tā kā pilnībā visu. No A līdz Z, un labi, ja tā programma spēja pati sazīmēt manā vietā darbu, saskaņot ar valsts dienas, ar MDC, nodot visu, un es sēžu vienkārši mājās, neko nedaru. Un tā ir. Tā ir, jā. Bet tas ir ideāli. To prasa, jā, tas būtu ļoti ideāli. To es arī gribu. Bet ne visu var. Es gribu. Jā. Es taču gribu, jā. Un tad pieņemsim, mēs piedāvājam to klāstu. Mēs zinām, ka mums ir vairākas plātas iekšā, bet tomēr mēs taču nedrīkstam arī aizmirst arī citas ražotājus, jā, kurus mēs nepiedāvājam tirgu. Ir citi, kas piedāvā Trimble, kas piedāvā Leiku, kas piedāvā Carlsonu, kas tur vēl bija. Topcons, Sokija. Principā jau... Principā jau visas firmas, kas pieejams plus mīnus. Pārējie tur Tīnas, jā, CHC, Saus, tādi, kas ir, un tad pēc tam Sino GNSS, tad ir... Tad vēl bija zaļā krāsā, man liekas, arī. XYZ, jā. XYZ arī bija... Visi praktiski ir tā kā, ko mierniekiem izvēlēties. Jā. Jo es zinu, ka viņi pārbauda katru iekārtu. Klases ir liels īstumā, kā izvēlēties. Mūsu kā lai saka, valstī, es uzskatu, ka izvēle ir diezgan grandioza. Jā, tu vari izvēlēties. Jā, principā jau katrā valstī, man liekas, tāda izvēle ir tikai... Tu zini, citas valsts vienkārši vairāk uzticās. Pirms mēs atbrauksim uz Vāciju, tomēr Leika, Trimble, jā, tur Geomax. Cita ekonomika arī. Jā, ekonomika ir cita, un, kā lai saka, domāšana ir cita, jā, un arī uzticība ir cita. Bet ņemot vērā to visu klāstu, ko es tikko nosaucu tev, jā, mērniekam, lai dabūtu fiksu risinājumu, ar ko viņam ir jārēķinās, ar kādu iekārtu, lai reāli viņi fiksētu, lai ir stabils fiks ikdienā. Lai viņš var uzticēties tam instrumentam un strādāt ar viņu. Kas ir galvenais tas? Galvenais? Principā, manuprāt, jau mūsdienās visas iekārtas tev sniedz to fikstu. Tā vismaz ir rakstīts pēc tehniskiem parametriem. Bet, realitātē, sākumā jau tāpat, ja kurš mērnieks pārbauda to iekārtu, viņš atbrauc, viņam vajag iziet ārā, saucamais testu uztaisīt, paskatīties, vai strādā, pārbaudīt, jā, tik un tā viņš to veids un dara. Bet, lai sasniegt, principā ir vajadzīga iekārta, kurai ir vismaz iestās 4 satelīta sistēmas, kas mums ir. Tālāk jau, principā, jebkura var sasniegt to fikstu rezultātu, bet tālāk jau no mērnieka atkarīgs, vai viņš uzticās viņam vai nē. Jā, fiksēts rezultāts, kā mēs atkal atgriežamies China Fix, jā. Jā. Tieši tas pats scenārijs, jā, kas iepriekšējā epizodē. Scenārijs nemainās kopumā. Bet, pieņemsim, ja mēs sadalīsim 4 kategorijas. Solo mērnieks, uzņēmums ar vienu uzņēmumu, jā. Tad uzņēmuma brigāde, kur 2-3 mērnieki, jā. Tad nākošais ir būvniecības izpildmērījumiem,
jā, un sarežģīti apstākļi. Nu, grūtā vidē, pieņemsim, meža teritorija, jā, tur pilsētu vidē arī nav vienmēr pateicīgi, jā, tā kā mērīšanai. Kā tu sadali par tiem brendiem? Nē, varbūt mēs varētu runāt par platēm, jo mēs zinām, ka Trimblam ir BD platas, jā, Leica Hexagons strādā, Geomax arī strādā ar, kā viņas sauc, Novatel platas, jā, Sokei. Es pat nezinu, kas ir Sokei. Es nezinu. Nu, mēs nezinām to brendu kā tādu. Principā jau sadalīt īsumā Ķīnas plats un Eiropas plats tādā. Tā kā Ķīnas plats un pārējās plats, kas ir. Nu jā, bet mēs salīdzinām, pieņemsim to pašu BD plati ar Novatel plati. Nu jā, it kā jau katrai savs tas princips, bet es domāju, ka, man liekas, gan ar vienu, gan ar otru ir iespējams gan grūtos, gan negrūtos apstākļos sasniegt kaut kādu rezultātu. Protams, ja izdala, manuprāt, Ķīnas fiksts saucamais viennozīmīgi, viņš tev iedos fikstu mežā, jo viņš ātrāk rēķina un visu to dara. Protams, jā, pašam ir jāskatās uz to visu, bet jā, Trimble platas, viņas ilgāk rēķinās, bet arī iedos to rezultātu, jo viņa, viņa rēķina, ilgāk vienkārši un tev tā kā visi saka, stabilāku rezultātu dod. Jā, bet arī jāskatās tik un tā, vai tas aprēķins ir patiess, jo, protams, mēs, ja tur mežā mēram kaut kādā bedrē, kur knapi saule iespīd vai paši redzam, tur arī jārēķinās tas, ka, ja paši neredzam debesis, tad vajag iekārt arī kaut ko redz. Tādā ziņā, jā, tad arī jāskatās to pretstādu, ko tu gribi sasniegt. Jā, bet tas bija par sarežģītiem apstākļiem. Bet, pieņemsim, solo mērnieks, uzņēmums cilvēks izveidojis, viņš dabūja certifikātu, viņš tagad atnāca, viņš tagad džekčaļi, kādu iekārtu man ir vajadzīga? Es gribu mērīt, es esmu viens pats, jā, man kolēģi nevajag, es gribu, lai man viss strādā konkrēti labi, lai man dati ir precīzi, es gribu kļūt par mērnieku, kurš saņems pēc tam ordeni. Precīzi jau dati, nevar jau pateikt tā, ka kādam neprecīzi dati, principā jau visām iekārtām precīzi dati, tālāk jau jāskatās ir vienkārši, principā tu jau ir kuru, kas gan vienkārši parastākā mērīšana ir un izspraušana, ar to pietiek vienkārši, lai tu varētu jau mērīt un visu pārējo darīt, ko tev nepieciešams kā solo mērniekam, un tas dos tev pietiekuši labi rezultāti, lai tu varētu nodot savus objektus, nepieciešamo, kā mums ir pēc likuma tie saucamie. Tālāk ir pārējais, ko tu gribi vēl iekārtā. Atkal es mēģinu tevi tā kā provocēt bišķiņ, jā, uz to visu pasākumu, un tāpēc, ka cilvēks reāli grib strādāt gan būvlaukumā, cilvēks grib strādāt gan arī kaut kādos sarežģītos apstākļu vidē, viņš grib arī veikt topogrāfisko plānu uzmērīšanu, tāpat arī kaut kādu tur, tur kadastrālo, ja viņam ir certifikāts, jā. Un mēs zinām, ka visas plates principā dod kaut kādu rezultātu, jā. Zinām, ka 100% Novatel plati atpaliek no visiem pārējiem. Tur mēs paši zinām, jā. Ja salīdzina ritīgi, tad noteikti atpaliek, jā. Jo tagad mēs arī esam saņēmuši updates priekš Geomaxa, jā, tur, mēs redzam, jā, viņi uzlaboja, ātrāk sāk viņš tā kā precīzāk mērīt, ātrāk ķer, jā, ātrāk arī mežā strādā, bet atkal precizitāti, jā, uz viņu palikt, uz Novatel platēm, pāriet uz BD platēm vai izmantot tos pašus China plates, jā, tas ir svarīgākais jautājums. Ja mēs skatāmies pēc cenas aspekta, jā, protams, Trimble Leica ir augšā, pēc tam iet visi pārējie, jā, tur Geomax pa starpām, kaut kur ir, jā, to pašu plati, kas ir tur, jā. Topcons jau vēl arī ir tur augšā. Topcons arī ir, bet Topcons ir tuvu Trimblam un Leica, jā, pēc cenas. Jā, viņš tomēr arī tehnoloģijas, arī kaut kādas lietas ir interesantas, jā, ir arī 7.3. 7.3 arī, bet 7.3 vairs neražo GNSS iekārtas. Tikai platas. Viņam ir, jā, vai Hexagoni pārņēmis, viņus, man liekas, pagājuši gadu viņus pārņēmis, jā, un šobrīd
atkal, vai mēs redzēsim Leikā ar 7.3 plāti. Es gribētu redzēt, jo es gribētu redzēt arī to precizitāti, arī no tāda brenda, kas ir tiešām skaļš brends. Jā, ok, viņi maksās, bet tad atkal attiecīgi cilvēkam viņam ir ko, man šķiet, pacīnīties ar Trimble. Ja mēs tā liekam tās plātes, tad liekam Trimble pirmais, Leika kaut kur tur, bet ķīnieši tik un tā viņa uzvara, Leiku jebkurā gadījumā. Atvainojiet, kam patīk, nepatīk, bet tā tas ir. Jūs paņemiet iekārtas, iziet laukā, jūs pateiksiet, ka mana Leika tur neķer, viņš nesaņem tos Novotel plāti uz Leiku nespiedīsim, lai kādam atkal neapvainoties. Novotel plātes vienkārši nespēja aprēķināt. Un galu galā tad ķīnietis ņem un aprēķina. Labi, viņam tu precizitāti, jo to savu fiksu ir citādāk, bet atkal, kā tu jau biji minējis iepriekš, viss ir atkarīgs no tevis. Tu esi miernieks, tu pats izvērti situāciju. Tu vari vienmēr pārbaudīt to visu. Un salīdzināt atkal to visu, vai tomēr mērniekam arī interesē tā cena par to iekārtu? Es jau teiktu, man liekas, ka izvēlās iekārtu, nevis viņš tur skatās un mēģina saprast, kura precīzāk vai kā rāda. Viņas jau uz vietas, ka tu testēs ārā, viss rādīs to pašu rezultātu. Kā tu pēc tam izlemis, tālāk jau viss skatās gaumas lieta un cena. Un tālāk ir viss atkarīgs, vai tu gribi kaut kādas papildus iespējas iekšā, kā labi slīpums sensors jau nāk tagad mūsdienos, tas ir tā kā automātiski iekšā, tālāk tad ir lāzeri, kameras, vispārējais, ja tu kaut ko gribi, protams, tas sadārdzinās, bet, atkarīgs no tevs, vai tev tas palīdz vai nē, bet, pārsvarā jau pirmais ir, tāds viens no faktoriem ir cena, kas daudz ko izsaka. Es zinu, pieņemsim dažus mērniekus, kas, cena ir augsta, bet viņš ņem to iekārtu, kā mēs otrajā epizodē bijām runājuši, tad tā iekārta vēl joprojām strādā. Bet tas ir tās iekārtas 2000. gadā, tad, kad reāli tas korpus ir diezgan izturīgs, kad ir iekārta arī strādā un viņi izpilda savas funkcijas. Bet šodien man šķiet, ka visi GNSS ražotāji, vienalga kurš, viņi cenšas to iekārtu padarīt 3 līdz 5 gadi. Jo tomēr GNSS attīstās. Ja mēs skatāmies, kā attīstījās Beidou, kā attīstās, pieņemsim, arī Galileo, viņi dod jau 3. frekvenci, mums, un mēs varam izmantot viņu. Šodien mēs varam strādāt vispār bez RTK korekcijām, ja tur PPP pieslēdz, tad pastāv 10-20 minūtes, tu saņem rezultātu. Cik tas ir precīzi korekti, bet tu saņem viņu, viņš 10 centimetros būs. Protams. Kaut kādos tādos sarežģītākos apstākļos. Bet tad vēl jautājums. Pieņemsim izvēlētos iekārtu. Es gribu, lai iekārtas rada RTK. Labi. Visi strādā RTK. Man ir nepieciešams radio pieslēgums. Es gribu saņemt korekcijas, pieņemsim, no radio. Citreiz nevienmēr tev ir piekļuve pie interneta, un nevienmēr tev ir bāzes stācija strādā. Vai tavs attālums ir tik milzīgs, ka vienkārši tu nespēj saņemt tās korekcijas, jo ionosfēra ir maksimālā. Pieņemsim, tagad saules aktivitāte jau samazinās, jo mums 25. gadā bija maksimums sasniegts, un tagad viņi pamazām samazinās katru gadu. Bet šogad vēl joprojām ir augsta līmenī, un mēs vēl joprojām redzēsim kaut kādas RTK saucamos fiks, kas neatbilst arī precizitātei. Kaut gan tev matemātiski viss rāda. Tad man jāizvēlās kāda iekārta. Pieņemsim, esmu solomērnieks, es gribu staigāt ar vienu iekārtu, pieņemsim, man tad 2 jāpērk ir. Ja tu gribi radio vai ar GSM strādāt, neizmantojot Latvijas tīkli, tad 2 iekārtas vajag. Tas dubulto manas tavs tēriņus. Es nerunāju vēl par tahīti. Ja skatās, ka solo mērnieki, piemēram, ja es būtu kā solo mērnieks, kas iegādā tos iekārtas, noteikti, ka man cena būtu ļoti svarīga. Jo, lai es varētu tur iztērēt 20,000, tad man ļoti labi jāiet ir. Tā kā, man būtu lieka 20,000, tāpēc, vai tad ir jāņem kaut kāda kredīta vai vēl kaut kas, tad, bet, cena būtu ļoti liels faktors. Tādā ziņā par 20,000 var nopirkt vienu iekārtu vai nopirkt 4 iekārtas. Kā mēs jau bijām minējuši. Ļoti atvainojos. Uzņēmums.
uzņēmumam, birojā, 3 līdz 5 cilvēki strādā, kas laukā mēra, bet viņam principā jāuztais viena ekosistēma. Atkal. Un te jau nāk atkal tas pats cena. Cena. Bet tu gribi teikt, ka šeit ir galvenais faktors izvēle ir cena, nevis pat iekārta. Sākumā jau visi jautā par pašu iekārtu, bet pēc tam jau atkal, es jau nezinu, teiksim, ja tā iekārta maksāt, kaut vai ķīniešu iekārtas maksāt 15,000, piemēram, es nezinu, kā tad izvēlētos laiku vai ķīnieti. Gan jau, ka varbūt tad visi ņemt laiku, bet, ja jau ķīnietis maksā 3 reizes lētāk, kaut kā jau viņi skatās tomēr pēc tās cenas tik un tā. Jo abi strādā RTK, abiem ir citreiz pa ķīnietim ir jau citas funkcijas, kas nav arī laikām trimlām, kas sadārdzina vispār tad to budžetu vēl augstāk nekā 15,000, teiksim. Un, man liekas, tas ir viens no lielākiem faktoriem, kas ietekmē. Tomēr, ja man brigādī 5 cilvēki strādā, man jānopērk pa 20,000 katru iekārtu, 100,000 ieguldījums, lai uzmērītu vienu punktu. Jo visi jau grib arī atpelnīt to naudu kaut kā, kas ir ieguldīta. Tas gan atpelnīt. Galvenais, mēs strādājam. Principā galvenais sākumā, vai tā iekārta strādā, vai ir RTK, vai viņš varēs izdarīt to, ko viņam vajag, tās izprošanas, topogrāfijas, izpildmērījumi. Labi, tur būvniecībā viņi vairāk tahimetru izmantoja, tur Genesis baigi daudz nevar pielietot. Un, tad, ja viss strādā, viss apmierina tālāk, nosaka cenu, principā visu to tālāko. Cena, viņi reiķina pirms uz 5 gadiem, paņem kredītu, vai līzingu, kā tur sauc, 20,000. Kāds var, tu paņem bez, bet tas ir atkarīgs no uzņēmuma noteikti. Vienkārši es zinu, ka tagad ar tiem Genesis iekārtām viņas ir ļoti agresīvi, nāk iekšā ar savām tehnoloģijām. Pieņemsim, kā lai saka, katru gadu braucot uz Intergeo, mēs vienmēr skatāmies, vai kaut kādas vaigas idejas ir un ir kaut kas interesants tādā ziņā, ka šodien mēs varēsim piedāvāt beidzot mērniekam kompleksā, piedāvājam kaut kādu foršu, bet tev nešķiet, ka pieņemsim tie paši Trimble un Hexagons ir nedaudz, bet pamatīgi ir atpalīdzis no tam piedāvājuma klāsta, ko piedāvā šodien atkal Ķīnas produktu. Es nezinu, kāpēc, bet katru reizi, kad mēs runājam, mēs atgriežamies pie Ķīnas, jo citam patīk, citam nepatīk. Man pieņemsim, nevar tagad. Mēs redzam ļoti lielu spiedienu no tās valsts, ar produkciju, ar tehnoloģijām arī. Ja mēs runājam par lāzeriem, ja mēs runājam par fotogrammetriju, Leikai bija fotogrammetrija, viņi ielika iekšā GS18, man liekas, Leika saucās, viņi ielika fotokameriņu, atkal. Tur ir cena. Tā ir, mēs braucam katru gadu uz to Intergeo, bet, klasa tikai palielinās, principā, ķīniešiem no Genesis pārējiem, Trimble un Leika, viņi atjauno iepriekšējos modeļus, kaut ko bišķi pamaina, bet tur tā kā nav tā krass lēciens no iepriekšējā gada modeļa vai 2 gadu apakaļ, 3 pat, principā var arī vecāku pirkt. Bet varbūt arī tas ir arī zīmola tā kā stabilitāte, ka viņi ir sasnieguši, iedevuši jums, viņam tomēr neinteresē tie lāzeri. Jo mēs skatīsimies cita tāda aspekta, tad Genesis, kas ir sākumā bija, labūt tev koordināti. Un tas, ka jūs tur liekat klāt tur lampiņas, tur liderus, tur skanerīšus, tur attālumu mērītājs un vēl kaut ko, tas ir rotaļas, kuras nav precīzi. Bet tas ir pateikts, viņas nav precīzi. Nebūs tahimetra precizitāte lāzeri, tur 2 mm kaut kādā uz 50 metriem, nebūs. Uz 50 metriem mums ir kaut kādi 5 līdz 10 centimetriem tā kļūda. Bet atkal jautājums, kur viņi izmantot? Ir vietas, kur var izmantot. Visur, tas pašam jāskatās, vai tu nevari tur visu savu topogrāfiju samērīt ar vienu to lāzeru. Mums, kad nebūs tik precīzi, cik tu gribētu. Bet pāris grāvju otru pusi mērīt vai kaut kāds cits elements, kur tā precizitāte nav tik svarīga.
nevajag tev noteikti, ka tev tur centimetru vajag vai 2, un kā komunikācijas mērīt vai kaut ko tādu. Tu vari pieķert to lazeru, kāpēc tu lai nevarētu, sasniedz to rezultātu. Nekā tur, teiksim, landīties otru pusi grāvim un paslīdēt vēl kaut ko, vai tu vienkārši piemēri otru pusi grāvim ar to lazeru, un tu vari tādā veidā izmantot. Tas pašas kameras, ir tādi brīži bijuši, ka tu vienkārši nevari piekļūt tai vietai, tu vari uztaisīt tās bildītes, un kamera ir precīzāk nekā lāzera. Un sataist tās bildītes un paņem tās koordinātas, kur tu tur nevar pieiet klāt, arī iespēja izmantot. Iziet no situācijas nekā... Vispār, jā, bet tad ir vienkārši tā filozofija tiem lieliem uzņēmumiem. Būs vai nebūs? Mums sola. Jā, ražotājs mums sola drīzam būs. Šogad būs kaut kādi arī, būs dažas iekārtas, kuru būs iekšā atkal lāzerīts vai kamera. Stoniks, pieņemsim, Stoniks, protams, mēs zinām, ka Stoniks ir zem Ķīnas atrodas, un viņam tas tehnoloģijas ir tuvāk, un viņi var iegūt to visu. Jā, viņam pilns klāsts ar visu, izņemot līderu viņam nav šobrīd pagaidām. Jā, bet kopumā, viņam iekārts strādā. Tādā ziņā viņam viss ir. Jā, bet tev vienīgais gribi ar lāzeri, tev jānopērk lāzeri, gribi ar kameru, tev jānopērk citu ar kameru. Pagaidām varbūt viņam nav tas apvienotais variants, lāzera kamera un AR. Jā, pa vienam viņam ir, jā. Varbūt kaut kur pa 2 sensoriem, bet kopumā pa vienam, un tad atkal, Viņi tāpat ir soli priekšā citiem laika Trimble, piemēram. Bet tur ir cits, zin kā. Tā kā, laikam jau Trimble un Leica ir uzstādījuši tādu, tā kā uzticības un precizitātes faktoru, ka, viņiem nav vajadzības varbūt nemaz uzlabot kaut ko vienkārši, viņi visi zina, ka cilvēki klienti saprot, ka viņa iekārtas nav lētas un kad sniedz to augstu precizitāti un uzticību, un tad viņi arī paliek pie tā vienkārši. Un, viņi pietiekuši liels kompānijas, laikam, ka nevajadzētu vairāk baigi izsisties tirgu, jo jau savu vārdu ir parādījuši, varbūt pēc arī pārējie cīnās un taisa kaut ko unikālu, lai atšķirtos no viņiem, jo, kaut ko jāpiedāvā tirgumu, nevar tā. Vai mēs iziesim ārā tagad no ražotājiem, mēs iztēlosim tagad reāli, bija 4 tipa uzņēmumi, solomērnieks, kādu Genesis iekārtu. Mēs runājam par to, vai viņam ir vajadzīgs saimības slīpuma sensors, vai viņam ir vajadzīga kamera, vai viņam ir vajadzīgs lāzeris. Nosaucam to sistēmu, kam jābūt must have. Jā, saucami. Tad pieņemsim, kā tavu uzskatu. Principā iekārta, kas ir ar visām tām konstelācijām, tad slīpuma sensors noteikti ir vajadzīgs viennozīmīgi, jo tas pātrina izprašanas darbus, nerunājot par kādām mērīšanas funkcijām. Tad labi, lāzers un kamera, tas atkarīgs no paša. Nav tik obligāts. Pieņemsim, viņam ir jārāpa pāri. Labi, viņam jābūt lāzerim. Tā, ja tur skatās mūsdienās, laikam jau lāzers ar tādu jau diezgan pieejušu opciju, to varētu ielikt. Kameru, tad tas būtu no paša atkarīgs. Pamatā tad sanāk. Genesis ar pilnām konstelācijām, un lāzeri. Jā. Vismaz, jā. Jā, viss. Tas ir viens. Jā, nākošais ir uzņēmuma brigādes, kuru vajag tā kā uztaisīt vienu ekosistēmu. Jā. Kuras, pieņemsim, es domāju par ekosistēmu, tas ir tā, ka, pieņemsim, aizbrauc 2-3 cilvēku uz vienu objektu, sāc mērīt, un viņi redz visus mērījumus kaut kādā mākonī. Jā, tāda arī risinājumi, es zinu, ka ir. Protams, gan jau, tad ir tāda risinājuma, tad jāskatās, kuriem ir pieejami tādi risinājumi, kas var, kā Geomaxam, kad var strādāt, viņiem pieejama tāda programma, kurā var strādāt attiecīgi vienā tajā cloudā, un tad arī tur redz visu citu mērījumus, savus mērījumus, tad var tur datus šurp sūtīt. Un tādā veidā var skatīties uz tādu, kā vienu no faktoriem, varbūt tas ir ļoti aktuāli kompānijām, lai visi vienā ekosistēmā. Ja tas nav tik svarīgi, tad principā tas pats, kas solo mērniekam, tev tas pašs iespējas, plus vēl jāskatās, vai attiecīgi visi moduļi iekšā kā radio, simkartes un viss, lai tas ir iekšā, jo
būs tādi brīži, kad būs jāizmanto base rover. Un, ja teiksim, Tu iesaki vēl arī bāzi paņemt, principā. Jā, tu 5 arī nepaņem, bet galvenais, lai ir aktīvs iekšā, jo tad var vienkārši, ja viņi divi, ja viens brauc un viņam tur ir slikta apstākļi, viņš zina, ka nebūs, jā, tad viņš no kolēģa paņem iekārtu, viņš var saslēgt savu radio un strādāt. Kolēģis var tikmēr zīmēt savus darbus vai ko, kamēr... Jā, tad tādā veidā pastīties, lai, aktīvi, ja nē, tad varbūt paņemt 1 vai 2 komplektus base rover, lai ir, teiksim, noderēs noteikti pie lieliem objektiem, jo noteikti lielākas kompānijas jau ņems lielākus objektus un būs vajadzība no tā. Man liekas, tas būtu arī tā aktuāli, un tad, jāskatās, tie būtu neaizmirsam par AMU. Jā, protams, AMU lāzerīts, tā kā Solomēniekam tieši tas pats viss, tas iespējas. Klāt vienkārši tas nākotnes servis plus vēl iespēja tā kā bāze rover izcinājums. Jā, tas būtu ideāli, manuprāt. Un būvniecība izpildmērījumos, jo mēs zinām, kā ir, ne tikai obligāti mērnieki strādā, viņi strādā ar izpildmērījumu, spraušanā un pārējais. Jā. Kāds tur Genesis? Atkal mēs atgriežamies pie tā paša solomērnieka. Solomērnieka, principā, jā, noteikti jāskatās. Principā jau tas pats vien... Varbūt ar kameru. Ar kameru, jā. Ir tā, ka tur varbūt tas būvniecība vairāk viņi uz to izprošanas darbiem strādā vairāk. Tur, noteikti varbūt, ar kameru palīdzētu vieglāk izpraust ātrāk, jo pārsvarā visiem steidzību vajag būvniecībā, un lai viss strādātu, tad jāskatās, vai programmatūra atbalsta DVG failus, kāda ir arī tā ielasīšana, vai ir labi attēlots tas fails, lai viegli saprotams ir, ja tās visas funkcijas ir, tad noteikti ar to arī pietiek. Vienkārši, tad jāskatās, varbūt jāapstās uz precizitāti, bet, viss jau sniedz plus mīnus to pašu precizitāti. Grūti jau... Es vienkārši varbūt pievienot klāt, ka lāzerītis, kāpēc viņš ir nepieciešams, jo visi domā, ka ar viņu var tikai uzmērīt, bet nē, ar viņu arī var izpraust. Jā, arī tādos apstākļos, ka, pieņemsim, cilvēks atrodas tranšajā vai vēl kaut kur, un tev nav jārāpo lejā, lai zaudētu to savu signālu satelītus, tad tu vari vienkārši iesakt to lāzerīti un lāzerīti norādīt viņam, kur jāliek tas miets vai kur jāpievieno tā truba vai piemērīt arī atkal kaut kādu komunikāciju. Kur tu neredzi, tad tas ir principā atkal AMU, Genesis ar visam konstelācijām, AR kamera un lāzerīts. Šeit mēs mums nāk klāt AR kamera, pie tā visa pasākuma. Un nākošais, protams, ir tās sarežģītās vides uzmērīšana meža. Meža teritorija, slikta pārredzamība, pieņemsim, satelītu un tā tālāk. Tas tāds labs jautājums, vispār par to sarežģītiem apstākļiem. Ja skatās no tām papildu iespējām, protams, tur būtu labāk būt base rover, viennozīmīgi, lai tuvāk tevi bāzes stacija, vieglāk iekārtēji aprēķināt. Tas ir viennozīmīgi, jo pārsvarā, ja tagad mūsdienās tie procesori iekšā iekārtas diezgan jaudīgi uz to aprēķināšanu un to rezultātu, jo viņi aprēķinās un sniegs tik un tā, bet base rover būtu ļoti labs variants, manuprāt, šajos apstākļos, lai tu varētu sasniegt to precizitāti, jo tad bez rover risinājums, un tad jebkuru principā Genesis iekārtu mēs varam ņemt. Principā, jāstāsta arī, kur var strādāt kā bāzes režīmā, ne visām varbūt ir pieejams tāds, bet, protams, bez rover, tur. Tu to atkarīgs no varbūt uz augstāko galu, teiksim, varbūt to trimbu. Cilvēki tic. Bet skatās, ir dzirdēts no klientiem, cilvēkiem, ka šitas aparātiņš viens pats arī mēra grūtos apstākļos. Te ir višķiņ citādāk uzbūvēt anteni. Tas varbūt reklāma, jūs to varat uztvert kā gribat, bet man ir, godīgi sakot, gribās pastāstīt. Šeit antene viņi neredz augšā zenītā. Nespēja, tāpēc, ka galvenā antene, tā kā viņa tā kā tūbveidīgā, tāda sfēriskā,
Un mēs neredzam tos satelītus, kas ir gaisā. Pieņemsim, šitā antena, tā antena, jā, viņa zenītā visu redz. Un plus elevation mask, kā tu ieliksi, jā, tur tos 10 grādus, un tad tu vari mazināt, protams, tos sliktus signālus. Un frekvenci šeit, mūsu platumgrādos Latvijā, mēs neesam uz ekvatoru. Mēs neesam arī tā zemē, jā, kur ir maksimāli satelītu skaits vispār sasniegts. Jā, jo, ja mēs skatāmies, Ķīnā ir daudz, bet tā zemē skaitās vispār maksimāli, jo viņam nāk klāt QZSS, Japāņi, jā, un indieši arī nāk. Jā, QRNSS, jā, kaut kā tā bija. Viņam noteikti vispār 50 satelīti gaisā. Līdz 80 satelītiem aiziet. Līdz 80 satelītiem viņu var redzēt. Tas ir maksimālais skaits, ko var ieraudzīt. Jā, viņi, protams, ir vairāk. Vismazāk satelīti lido Amerikā. Jā, vismazāk. Iedomājies, jā, valsts, bet tur vismazāk. Jo, redziet, visas pamatā valstis atrodas šajā pusē, jā, šajā hemisfērā. Un pārsvarā visi cīnās par to, lai savu valsti noklāt. Jā. Bet tas tā ir, tas ir fakts, te nav ko slēpt. Un šeit ir tā, ka mēs viņu sagriezam, kā mēs gribam, mēs nezaudējam to satelītu skaitu praktiski. Jā, jo pieņemsim tādām antenām, tā kā bļodiņā, jā, saucamā, tu pagriez, jā, tad no apakšas. Uzliek uz pleca, iet kaut kur un uzreiz flots. Slots un tā tālāk. Šitam mierīgi var staigāt, jā. Tā ir jau cita antenas uzbūve, jā, citiem nolūkiem, kā saka, bet arī nepavelti viņa ejošākais modelis skaitās, jā, mums, un tāpēc arī interesants maziņš un pieejams, var teikt. Ērts, jā. Jā, tādā ziņā. Viegls. Bet atkal mēs bišķiņ pareklamējam, bet tā nebija reklāma. Varbūt bija. Tas ir kā reklāma, bet arī kā vienkārši modelis, par ko pastāstīt, jo, ne visiem tik mazas iekārtas ir. Jā. Tāpēc vienkārši tas ir, viņš atšķirās bišķīt visādās veidos no ierastās iekārtas, kas ir, šī ir ierastā iekārta, jā. Tālāk lāzeris arī. Arī, jā, tāpēc, viņš nedaudz atšķirās, tāpēc. Sanāk tā, ka mēs izskatījām 1, 2, 3, 4 tā kā risinājumus, jā. Salikam katram, kas varētu būt, kas nepieciešams, jā. Protams, ja tev viss ir, tu esi zirgā. Jā, tev viss ir, tad ir viss. Neko. Nākošais ir tāds jautājums. Vai RTK risinājums vai savu bāzi? Ko tu izvēlēsi labāk? RTK risinājums vai savu bāzi? Principā, jā, ir labi apstākļi noteikti, kad es varētu arī izvēlēties vienkārši RTK risinājumu, jo šeit tad diezgan sarežģīts laiks taipīt visu līdzi. Vieglāk vienkārši paņemt vienu iekārtu, fiks aizskriet, samērīt savu objektu un nodot. Bet, jāstrādā tur, kur ir nepieciešama polimetrija, grūti apstākļi, noteikti izvēlētos base rover risinājumu. Vieglāk, principā, cik es saprotu. Ja ir man iespēja, tad es labāk, ja ir runa par iegādāšanos, tad es labāk iegādātu uzreiz base rover. Ja ir vajadzība, tad viņu izmanto, ja nē, tad es vienkārši RTK, jo tad es varu variēt vienkārši. Base rover ir primārais. Jā, ja varat, tad labāk, jā, base rover. Un, ja mēs runājam par to pirmo GNSS RTK komplektu, jā, kā jau tu biji minējis, jā, viss skatās uz to cenu. Cena ir noteicošais faktors, jā, man šobrīd ir jāskatās, vai tomēr paņemt to dārgāku iekārtu, iztērēt tur budžetā neparedzētus līdzekļus, jā, bet tomēr paņemt viņu un strādāt ar viņu gadiem ilgiem un neko nemainīt, vai tomēr paņemt lētu iekārtu, bet vai pēc tam lētam iekārtam nav tā, ka galvas sāpes kaut kādas un problēmas var parādīties? Galvas sāpes, nē, strādā vienkārši, es nezinu, kādas galvas sāpes var parādīties. Rāda rezultātu, mēs dzirdējām arī par citiem brendiem, jā, kuru, protams, cilvēki... Jāskatās, nevienmēr iekārta ir vainīga arī. Šādi arī korekcijas, ko tu saņem, varbūt nepareizi. Tāpat daudz runā par to ionosfēru un visu pārējo, jāskatās vienkārši kā pašam ērniekam, bet, galvas sāpes, nē, pārsvarā jau viss strādā, viss notiek un nav tā, ka viss nāk ar 99 problēmām. Ok, mums, par brendiem runājot, jā. Tas smaga tēma,
jā, piedodiet, tas ir mūsu kanāls. Jā, bet mēs pieķeramies arī citiem, protams, brendiem. Nekad neko sliktu nesakam, bet atvainojiet, ir risinājumi, kuri nestrādā. Pieņemsim, kāpēc mums daudz tik brendu? Jā? Jo mūsu gadījumā es uzskatu, ka plates ir dažādas. Jā, klients vienmēr var izvēlēties, man liekas, jebkuru plati. Viņš var atrast mūsu klāstā. Vai kaut kas mums pietrūkst? Principā, jā, mums ir arī trimble plates, tas ķīniešu plates, jā, laikam jau viss veidi plates ir pieejamas. Jāskatās citiem ražotājiem, varbūt tās plates ir vienādas, bet jāskatās jau tie saucamie firmware, ne visiem ir vienādi. Tas iekārtas darbība, plate jau var būt tā pati, bet aprēķins algoritms var būt cits pavisam iekšā. Es varu nosaukt varbūt plate Novatel. Mums ir? Jā. Mums ir. Jā, Novatel 555. nav tik aktuāli vairs. Jā, mēs redzam arī klienti pieprasa kaut ko agresīvāk. Jā. 7.3. Arī ir, jā. Arī ir. BD90 saucamā trimble plate. Arī ir, jā. OM 990, 980, kas ir Chinese plate, jā. Arī ir, jā. Viņi praktiski katrā tur, arī Stonixam viņi ir, jā, un arī tāpat Alfa Geo viņi ir. Jā, bet tāds klāsts ir liels, un tad sanāk tā. Cilvēks grib iegādāties sevi iekārtu, jā, un viņš iet, es gribu trimble, jā, viņš iet pie trimble, nopēr trimble. Ok. Bet viņš saprot, ka ir citi brendi, kas arī izmanto to plati, jā, un liek iekšā savas risinājumus. Tā tas ir, un tā plate nav nekāds tur, noslēpums. Jā, tas nekas tāds nav tur. Tāpat kā mums bija agrāk var jebkurš ķīnietis ielikt iekšā. Mums Stonix bija agrāk hemisfēra, 3 vai 4 gadu atpakaļ. Jā. Ļoti labi plati. Top plati. Es uzskatu, ka viņa top plati, jā, viņa strādā mežonīgi labi. Jā, atbalsts ir beidzies, sankcijas un pārējais, jā, tur, kas ir uzlikts, tomēr nostrādāja. Šobrīd Stonixam nav tas plāts, jā, bet ir citi risinājumi atkal. Jā, Novatel ir pieejams, pārējais viss ir pieejams. Jā, un cilvēki tad nāk un iegādājas, pieņemsim, varbūt dārgāk, oriģināli. Kā lai saka, tu vari oriģinālu detaļu nopirkt savu mašīnā, vai tu vari nopirkt kopiju. Jā, es neteiktu, ka tā ir kopija, jā, tas ir... tas pats no tā paša brenda vienkārši ir cits izskats. Jā, mēs to zinām ļoti labi, un tas plats strādā vienādi. Jā, tur nekas nav cits. Vienīgais tur programmatūra kaut kas papildus un pārējais lietas. Jā, par tām platēm runājot, vai tomēr brands ir svarīgi? Nē, jā, teiksim, noņem nost visiem brandus un noliek vienkārši iekārtas uz galva. Tā gan jau vienkārši izvēlētos pēc cenas un pēc programmatūras un pēc gaumas noteikti izvēlētos to iekārtu. Jā, kā visām būtu brendu virsū uzzīmēt. Tas brands pasaka par to iekārtu kaut ko. Trimbles pasaka par trimble. Leika, tie ir skaļi vārdi, jā, tos reiz cilvēki saprot. Tur viņi baigi daudz neprasa jautājums, jā, citi brendi, jā, Stonex, Geomax arī zinām, Alfa Geo, jā, tad tie vārdi pasaka, no kurienes tā iekārta nākus, kāda plate ir, kas viņa ražojas. Tāpat arī tā kompānija pasaka arī, cik tā iekārta maksās. Jā. Tur visiem uzreiz skaidrs, jā, cipars visi zina, tur nav noslēpuma nekāda. Jā, bet ir momenti arī tādi citi, ka tas pats, protams, visi grib pārdot tas iekārtas, katrs grib nopelnīt naudu, parādīt, ka viņi ir labi tirgoņi un tā tālāk. Bet citreiz arī varbūt tas pārstāvis stāsta klientam, ka tā taču trimble plāte, jā, bet tas nekas, ka viņi 2004. Gada ražojums, jā, un pieņemsim, atšķirās no tā, ka šodien ir, mūsu iekārtās ir, jā, tie paši, tur kaut kādi, tur tie paši trimble, jā, mēs zinām, ka viņam ir, cits, vēl meitas uzņēmums, jā, tur tehnoloģijas,
atdod viņas, jā, un tad mēģina dabūt to pašu cenu kategoriju, kas ir pat Ķīnas produktiem, jā, bet Ķīnas produktam, pieņemsim, jaunākā plata stāv iekšā no Trimble tā pati, tur tajā iekārtā ir vecāka, bet cena kategorija tā pati, jā, un viņi stāsta to pašu klientam, bet vai tad tiešām tik vienkārši tam cilvēkam iestāstīt, iesprost tos batonus ausīs, jā, kā, nē, kā pagad, tu kā pērci. Nē, tas nav salīdzināmas lietas. Ja tu pērci Trimble, tu pērci jaunāko vienkārši un viss. Jā, bet viņš cena kategorija tev iedod citu, bet arī Trimble, jā, bet viņam tā plati pieņems ar mazākiem kanāliem. Jā, visiem jau ir skaidrs vecākie modeļi un vecākās platas, tur jau viņas ir, saucamies, EOL bija, jā, vai, jā, viņiem vai spinvēr nav, nekāda update nav, viņas vienkārši jau maksimums jau ir sasnieguši savu rezultātu un uz to arī jāskatās, piemēram, jaunākām jau būs kaut kāda atjaunājuma, kaut kas labāk un darbības ziņā labāk. Vecākiem jau nekas tur nenotiek, viņš jau kā stāv. Jā, bet viņi mēģina vēl, protams, viņus ražot. Jā, kaut ko viņi tur bišķi piekuraģē, jā, bet nav jau tā, kad viņi liek naudu vecajās platēs iekšā. Sanāk, šodienas tirgus pieprasa brendu, pieprasa cenu un kvalitāti. Protams, jā. Jā, skatās uz brendu, cena, kvalitāti. Kvalitāte un brends tas ir ļoti tuvu viens otram. Tātad apvienojam kopumā brenda kvalitāte un cena, jā, ir svarīgi aspekti, kas ir, jā, un citreiz arī varbūt citi pateiks, priekš kam tev vajag kaut kādu lāzerīti, jā, tev skaties, to lāzeri nesasniegs to milimetru precizitāti. Tas ir atkarīgs no cilvēka, vienkārši, ja viņam tas lāzers nav vajadzīgs, nav jāpērk. Vai tomēr tas ir atkarīgs no tā, pie kā viņš aiziet nopirkt kaut ko? Arī jā, varbūt, jā. Jo viņš aiziet... Mums jau pārsvarā, labi, tā, ja skatās uz mūsu iekārtam, ko mēs tirgojam, plus mīnus jau, tur tas lāzers, kāpēc lai nenopirkt? Viņi tur jau tā cena tāpat arī, tur baigā atšķirība, bet nekāda jau tur dižā nav. Ja tev labi kā bāzi viņu vajag, jā, tad var nepirkt to lāzeri, jo ja tu viņu liksi laiku statīvu, tad kāda jēga no tā lāzera, jā, un kamerām, jā, tad vienkārši mēs piedāvājam uzreiz arī to standartu vienkārši GNSS, kur ir slīpuma sensors, ja tu viņu izmanto kā roveru un viņu var izmantot kā bāzi, un viņam nekas iekšā nav atkarīgi, tad ir cena uzreiz krietni lētāk. Bet, ja tu viņu kā ikdienas darbiem, tas lāzers jau tev šeit ir nodarījā. Tad tu sīdzīt, cik dzirdēts, jā, cik teikuši, jā, ir ne visur viņu izmanto, bet šeit tad ir bijušas situācijas, klienti saka, kad ir vajadzība bijusi piemērīt un ļoti priecīgi bijuši par to, kad ir lāzers. Tomēr, kad lāzeru nopirks nevis bez lāzera, jā, tad, ja kategoriski negrib, tad nevar jau piespiest cilvēku visu. Kategoriski, man liekas, negrib tie, kas negribu atkal neko teikt sliktu, bet nav stagnācija, tā nebūs stagnācija. Milimetru meklē, jā, bet ne jau GNSS. Jāsaprot, jāsaprot vienreiz dzīvē. GNSS milimetrus mēs nevaram noķert un arī nevajag. Varbūt tālā nākotnē. Tad jāpalaiž vēl 3 reizes vairāk satelītu, lai būtu. Bet tas ir tā. Nāk un salīdzina tur 1 vai 2 centimetri, jā, tur strādā vai nestrādā arī. Man uzskats tāds, tev apmierina, ka tev apkalpo, tev apmierina, ka tev programma strādā, tev apmierina garantija, tev apmierina servis, jā, galvenais servis. Jā, pēcpārdošanas servis, vai tu zvani, tev atbild, vai tu zvani un tev nezin, ko pateikt, jā, vai tev iedod servisa iekārtu tajā brīdī, kad tavs remontā ir pēc garantijas, jā, ir tādi varianti, jā, viss ir atkarīgs no tā, ko tu piedāvā kā pārstāvis, jā, tam klientam, lai uzlabotu viņu garstāvokli, mērot objekts, jā. Būs problēmas, risinam problēmas, nav problēmas, mēri, strādā, jā, pelni savu naudiņu, esi laimīgs un priecīgs. Ar kādu iekārtu, tu ņemsi Trimble Lake, Geomax, Tonix, tur vienalga, tur vēl kaut ko, jā, tad mums galvenais, lai tu strādā un esi apmierināts ar savu sniegto rezultātu. Mums neinteresē, kādu iekārtu strādā. Kurš ražotājs tevi apmierina. Tam tu arī tici. Ja tu uzskati, ka tur punkts ir uzmērīts un tas tā ir, viss. Tā ir tava. Tā ir tavas darīšanas, tava atbildība galvenais, jā, un
Protams, šodien ir tā situācija, ka mēs skaitām naudu. Ja agrāk nebija no kā izvēlēties, mēs ņemam visu pēc kārtas. Šodien ir tā situācija. Tev ir liela izvēle, īpaši Latvijā. Mums vismaz kādi 10 vismaz brendi, visādi dažādi. Ja? Citi ir copy-paste, protams. Ja, bet kopumā ir Genesis iekārtam nav neviena vispār vainas kā tādas. Kā tu jau pareizi teici, problēma ir tas, kas ar viņu staigā. Tieši tā. Ir apstākļi un ir cilvēks. Ja cilvēks neprot saprast situāciju, viņam ir nepieciešama papildus kaut kāda zināšanas. Ja? Ja viņš nopērk iekārtu un viņš tic viņai, tad viņam zināšanas nevajag. Jo viss viņam pateica, tas aparāts mēra visur vienmēr un rāda tev fiksu un viss būs korekti. Ja? Un pēc tam nenāc pie mums bez mazvai ar jautājumiem, kas sagāja vai nesagāja. Jā, kopumā es domāju, ka būtu labi, ja, protams, kāds vēl varētu kaut ko ierakstīt komentāros un padalīties ar savu pieredzi, jā, kas patīk, kas nepatīk, kas iet, kas neiet, jā, ko biežāk izmanto radio risinājumu vai RTK tomēr strādā. Redzam, ka šeit atrodas mums arī bāzes risinājums šobrīd, kas turpmāk arī varbūt pastāstīsim par bāzes risinājumu. Šīm 2 iekārtām, jā. Šitā viens komplektiņš nāk šitais un šitais. Jā, un attīstībā, kā notiek attīstībā geotīklam. Jā, cik tālu mēs esam tikuši, bet to, ja kādam radīsies jautājumi, droši varat rakstīt. Būs interese par geoforce tīklu. Uztaisīsim atsevišķu raidījumu, pastāstīsim, kas ir labs, kas ir slikts, ar ko mēs esam saskrējušies ar kādām problēmām un kādām interesantām lietām. Bet kopumā paldies Ilī par sarunu. Paldies tev. Padalījies tagad. Es ceru, kāds sapratīs, kāds nesapratīs, kā parasti. Jā, un līdz nākošai reizei. Jā. Tā. Čau.